Turpināsim ar mūsu burvīgajiem literātiem, kas ir čakli strādājuši, un tieši tāpēc mēs gribam par viņiem arī čakli parunāt. Jā, tieši tā. Kā jūs redzat, jūs no garām gājējiem esat kļuvuši par apmeklētājiem. Nekur neiet prom arī, jo tāpēc, ka jums būs iespēja iepazīties ar tiem literātiem, kuri tā kā ir balvoti. Šeit ir tāda tradīcija, par kuras gribētu mazliet pastāstīt, un pēc tam par to sīkāk runās kāda burvīga dāma, kura mazliet uztraucās un gaida savu uznācienu. Redzat, jau no 2005. gada Ventspils pilsētas dome un Ventspils bibliotēka turpina tradīciju. Katru gadu grāmatsvētkos sveikt Ventspils novada rakstniekus, kuri laika posmā no pagājušiem pilsētas svētkiem līdz šiem ir izdevuši jaunas grāmatas. Šoreiz tie ir 12 autori, un viņus sveiks Ventspils pilsētas domas deputāti, kultūras komisijas priekšsēdētāja Ilze Buņķe. Aplausi! Vispirms es gribu sveikt visus klātesošos pilsētas svētkos. Un gribu pateikt lielu paldies Karinai Tatārinovai, Maijai Doveikai par brīnišķīgo noskaņu. Un es domāju, ja šodien Ostmalā, tas ir Ventmalā, Ostas promenādē ir ziedi, skan mūzika, tad ir brīnišķīgi, ka katrs pilsētas svētkus Rādslaukumā savu svētku svin grāmata. Un grāmatai līdzās ir mūzika, un pēc brīža mēs atklāsim mākslas izstādi. Tā kā es domāju, ir ārkārtīgi daudz iespaidu, ko jūs varat gūt šodien šeit. Ja mēs runājam par grāmatsvētkiem, grāmatsvētki jau notiek, kā jau teica, no 2005. gada, tas ir jau 8. reizi. Un izskatās, izdotās literatūras klāsts šajā gadā no pagājušajiem pilsētas svētkiem līdz šiem ir ļoti daudzveidīgs. Tā ir daļliteratūra, tie ir romāni, pat romāni, ir dzēja, un ir ļoti daudz arī tādu zinātnisku darbu un pētījumu. Zinātniskie darbi vēsturē, valodniecībā, uzņēmēja darbībā un pat kosmosā. Tā kā es domāju, tā spektrs ir ļoti plašs, un šodien es gribu sveikt visus klātesošos grāmatsvētkos un, protams, tos, kuri ir čakli strādājuši gada laikā, un tie cilvēki ne tikai no Ventspils pilsētas, tie ir arī cilvēki no Ventspils novada. Paldies viņiem! Jā, un mēs tagad gribētu šeit aicināt uz skatuves šos te autors, kuri ir nobalvoti, kuri ir izdevuši šī gada laikā jaunas grāmatas. Tās jūs varat redzēt šeit mums pa kreisi, jums pa labi. Lūk, tur ir tāds brīnišķīgs mākslinieks, tā kā tāds molbertīgs stends, kurā ir viss šīs te grāmatas salikts. Jūs varat pieiet klāt, viņas apskatīt, apčamdīt, pasmaržot, jo nekas nav labāks par svaigi iespiestas grāmatas smaržu, vismaz man tā liekas. Bet mēs aicināsim uz skatuves mūsu autors, lai varam arī viņus, kā sakot, noplaudēt, līkus, ar aplausiem sveikt. Un pirmais būs vēstures doktors Armands Vijups un Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta pētniece vēstures doktora Mārīta Jākovļeva. Jo viņi ir sarakstījuši grāmatu. Es gribu pastāstīt. Lūdzu. Paldies. Jā, ļoti labi. Jūs esat... tas saistīts ar doktorantūru šis apģērbs, visticamāk, vai ne? Nu, tad es pateikšu, ko jūs esat izdarījuši šajā laikā. Jo jūs jau noteikti pats nezināt, nemaz ne. Vai ne? Es mēģināšu izrunāt arī to nosaukumu, jūs man atļausiet? Ļoti jauki. Ventspils muzejs izdevis muzeja rakstu 7. sējumu Acta Historica Vindaviencija. Tuvu? Labi? Sirsnīgs paldies. Tā sastādītāja ir Ventspils muzeja vadošais pētnieks, vēstures doktors Armands Vijups un Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta pētniece vēstures doktore, cik grūti, Mārīta Jākovļeva. Ir arī Mārītas kundze. Ļoti žēl. Krājumā ievietoti 10 raksti par arheoloģijas liecībām Kurzemē un Ventspilī un novada senāko vēsturi, kā arī Ventspils pilsētas un novada jaunāko laiku vēsturei veltīti pētījumi. Mēs jūs sveicam. Lūdzu. Nāciet uz skatuves.
no visas sirds sveicu Armandu Vijupu. Un šoreiz ir tradīcija tāda, ka ir pirmo reizi speciāli gatavota balva. Tā ir Jāņa Kupča balva, ko saņem katrs no autoriem. Tā kā sirsnīgi sveicu Armandu Vijupu. Jā, tur tik pateikts, lai nodod arī Mārītei sveicienu. Viņš teica jā. Balva esot ļoti arheoloģiska. Man ļoti patīk jūs darbs. Es nevaru vēlreiz to nepateikt. Tas ir tiešām svētkiem. Piedomāts, jā, ir arī kolosāli. Liels paldies, redziet, burvīgi. Grāmata var būt ne tikai lasāma, viņa var arī tā kā iemiesoties un ir vizualizēta. Tātad, nākamā autora ir Ieva Rupenheite. Es aicinu viņu šeit uz skatuves, jo, lūk, ir sastādīta Ventspils muzejas kataloga glezniecības plenēra agrīnais realisms 2010. līdz 2013. Viņa ir šīs te grāmatas teksta autora. Aplaus viņai! Noteikti Ievai Rupenheitei būs īpaša dāvana no Jāņa Kupča. Jā, paldies! Liels paldies! Kautrīgi mums tie rakstītāji, kautrīgi uz runāšanu. Viņi ir droši savā vārdā uz papīra. Paskat, kāds grāmatas, paskaties, cik daudz. Uj! Sveiksim Laimdot Sēli, romānu Kaislība pavāra grāmata autoru un latviešu tautas pasaku sastādītāju un redaktoru. Kopkrājuma Jūras ielas 7 stāstu no Ventspils redaktoru, priekšvārdu un 1 stāsta autori. Nu, šajā te 7 stāstu grāmatā. Jā. Aicinam uz skatuves viņu. Laimdot Sēli. Ļoti ražēni, es teiktu tā, šim gadam. Aha, jūs to vajag, tas ir jāpasaka mikrofonā. Es ļoti atvainojos, bet viens tur trūkst. Tur trūkst vēl viena latviešu tautas pasaku krājumu, ko tādā pašā veidā, kā ceļmātes Lakatu palīdzēja uztaisīt. Tā ir intriga, to jums ir jāmeklē tātad bibliotekā, kurš pirmais atradīs. Nu, tam arī būs noteikti kaut kas labs. Varbūt viņa sākotnēji tur bija. Varbūt sākotnēji šī grāmata tur bija, bet kāds jūsu fans ir viņa aiznesis. Jā, jo ļoti laba. Zināms, jebkurš mākslinieks ir lepns, ja aplāpot muzeju nospērt tieši viņu gleznu, vai ne? Es domāju, ar rakstniekiem tas ir apmēram uz to pašu pusi. Ja es dzirdu, ka bibliotēkā pievākt kādu manu grāmatu, es domāju, bija vērts strādāt. Sakiet, vai šeit atrodas arī šīs grāmatas Jūras ielas 7 stāstu no Ventspils pārējie autori? Te ir pārāk liels pūles, lai es viņus varētu saskatīt, bet jūs varētu mēģināt viņus sabļaut. Es viņus varētu mēģināt sabļaut. Nu tādu. Labi, es nebļaušu, es teikšu normāli. Tātad šajā grāmatā ir dažādi stāsti, taču visi ieņemti, iznēsāti un nākuši pasaulē vienā pilsētā. Tas ir šeit, Ventspilī, vai ne? Tieši tā. Un stāstu autori ir Andris Akmentiņš. Andri, vai jūs esat šeit? Vai? Nu, neko darīt, iesim tālāk. Laimdota Sēle. Viņa ir mums uzskatīt. Ļoti patīkam. Paldies jums. Gunters Tenne. Gunters mums bija pirms brīža. Aplaudējam viņam vēlreiz. Gunter. Mums jau bija pat iespēja noklausīties no jūs dairats šo to. Kristīne Ulberga. Arī bija. Jānis Valks, atceros, bija dzējos ar uzskaitījumu. Jā, tieši tā. Aplausi viņam. Mārtiņš Ādamsons un Maira Asare. Jā, pašlaik Maira šobrīd šeit nav. Viņi visi diendienā mērojot gan jūras, gan citas Ventspils ielas kopā radījuši grāmatu, kas ļauj sastapt visādu Ventspili, senas ēkas un jaunieceltus namus, svinīgas egles un košas puķu dobes, saules laiviņu strūkla, kas atmirdzā. Turpat blakām pilsētas vēsturiskā centra zīmes un līnijas. Nu tā bija tāda anotācija, tāds fragments, un teiks arī Ilze kaut ko par to? Jā, šo dāvanu neolīta lampiņu no Sārnates dāvināšu Laimdotai Sēlē, jo Laimdota Sēle ir sastādījusi šo krājumu stāstu no Ventspils. Laimdota arī redaktore, ir pareizi viena no redaktoriem. Tā kā.
Jā, bet es ļoti gribētu, lai jūs arī redzētu, jūs redzat savus varoņus sejā, kā saka, tie ir jūsu autori, jūsu dzejnieki, aplausi viņiem. Un patiešām paviesojieties pie viņiem arī teltī, prasiet, lai viņi lasa savus darbus. Un katram no šiem stāsta autoriem grib dāvināt literāru izdevumu Piejūras pilsēta literārais izdevums, kurš arī tika atbalstīts no pilsētas domas. Un gribu, varbūt, ja jums nav, tad dāviniet citiem šo grāmatu. Jā, nu vēlreiz vētraini aplausi. Jā. Sajūsmas kliedzieni. Un patiešām es vēlreiz atgādinu par to literāro telti. Tur var iet un no viņiem vilkt ārā visādas jaunas dzejas, jaunas prozas darbus. Nu, vienkārši parunāties ar, kad jums vēl būs tā veiksme un laime parunāties ar dzejniekiem un rakstniekiem. Lūk, bet nākamā grāmata jau 3. grāmata ir Laimdotai Junkarai. Dzīve pie Ventas, Piltenes pagastā un kaimiņos. Stāst par Pilteni, Karaļciem, Lagsdienu, Bāverciem, jeb dzīkļiem, Pasilciem un Zlēkām. Zlēkas es zinu, esmu bijusi. Rakstot par dzimtām un atsevišķiem cilvēkiem, autori pratus izstāstīt arī ciemu vēsturi, raksturot laikmetu, kurā dzīvojuši mūsu priekšteči, veidojot grāmatu, aptaujāt cilvēku un pētīt dažādi vēstures avoti, arī laikrakstos un arhīvos atrodamās ziņas. Vai mums šeit ir Laimdota Junkara? Nav ieradusies, nodosim, jā. Nebaidieties, balvas, atzinības balvas pie viņiem aizceļos. Noteikti. Jā, jūs esat tam liecinieki. Pie baznīcas parasti nemelo. Lūk, nākamā grāmata ir nākusi klajā. Ivara Silazieda grāmata Vēlā atziņa. Varētu pat teikt, ka tā ir dokumentāla grāmata. Tās varoņi ir cilvēki. Nākat no skatuves. Ir cilvēki, ar kuriem autoram nācies sastapties dzīves laikā, kuru likteņi viņiem ir īpaši iespiedušies atmiņā. Tas ir vēstījums par cilvēku pašu izpostīto dzīvi. Es gribu ar jums drusku parunāt. Vēl mirklīt. Ļoti interesanti, jūs esat aptaujājis savus laika biedrus, un īpaši šeit bija tā pieminēts, ka cilvēki, kuri paši it kā savu dzīvi ir izpostījuši. Diemžēl tā gadās. Gan strādājot ar milicijām, policijām, mēs neesam saskatījuši ar daudziem cilvēkiem. Ir redzējis liekuļus, cilvēki, kas pārdzīvos, izdarīt tāds kļūdas. Tāda vienkārši krāp. Kas saka, liktenis ir katru cilvēku paši rokās. Un ja viņš to neprot izveidot, tā ir viņa darīšana. Jā, tā jau saka, parasti mācās uz saviem grābekļiem kāpjot, bet es domāju, šī te grāmata, šī te gandrīz dokumentālā grāmata. Sirsnīgs veids jūs ar grāmatas izdošanu, un lai nākošu gadu varbūt vēl kādu grāmatu. Labi? Paldies! Ivars, aplausi! Skaista ir Latvija mana, ar brūnās zemes smaržu, ar liepu un ozolu šalkām un bērzu galotnēm baltām. Maltas pornieces dzeja aizkustina ar mīlestību pret Latvijas dabas neatkārtojamo mirkļu skaistumu, kā arī atsevišķi emocionāli gaišu dzejnieces skatījumu uz līdzcilvēkiem. Mēs gribam sveikt dzejuļu krājumu Gaismas plaukstās autoru Maldu Pornieci. Lūdzu! Jā. Ar ļoti lielu prieku es gribu sveikt skolotāju Maldu Pornieci, kura ne tikai glezno, kura ne tikai māca skolēnus, bet kura arī raksta dzejoļus. Tā kā talantīgs cilvēks, un lai jums veicās, Malda! Paldies! Kā jūs visi paspējat? Es atkārtošu jautājumu, ko es tikko dzirdēju. Es domāju, ja mēs darām to, kas mums patīk, tad sanāk visam laika. Tieši tā. Paldies! Nākamās grāmatas autors Inese Aide. Man teica, ka viņa šodien šeit nebūs, bet es gribu pastāstīt par šo grāmatu. Tas ir Herberta Dorbas muzeja senču putekļu vadītājs Ineses Aides sakārtojotais
un izdošanai sakārtotais un izdotais rakstnieka Dorbes grāmata Rakstnieka maizē piča piezīmes. Tie ir stāsti par rakstnieka ikdienu pagājušā gadsimta 70. gados no viņa suņa, no sunīša plušķīša piča redzes punkta. Nu tā, sunītis pičus ir stāstījis jums šos te stāstus. Tā ir interesanti lasāmviela dažādiem vecumiem, gadagājumiem. Interesanti pasniegt šīs te laika dzīves ainiņas. Aplaudējam Inesai Aidai par viņu šo te grāmatu. Paldies! Nesen bija jūras svētki, vai ne? Un tad, tagad es baidos samaloties mazliet. Vai nu tas bija Mērsraks, Kolka vai vēl kāda vieta, bet tur jūras svētkiem bija iedots nosaukums. Un ziniet kāds? Jūrmet Krung. Ļoti labi, vai ne? Jūrmet Krung. Man jau atkal arī patīk, ka vispār jau tie vietējie dialekti, tā kā Mērsargā aizbrauc un pasaka, vā, šodien tā jūra tā tik mīrēna, ka mušas sprākst. Manā galā atkal raksturīgs tur Liepājas pusē, kad arī jā, visi tie platie ēv un ēst, bet ziniet, ko es ievēroju, vakar vēl biju Liepājā, viņiem saka, kurā vietā tas ir? Tur. Kur? Ai, tur. Kur? Vai, kad tu nezini, tur, tādā kurzemnieki tiešām vienkārši tur, nav skaidrs, tur tas ir. Un Uldis Grīnbergs ir izdarījis vienu ļoti, ļoti labu darbu. Viņš ir izveidojis grāmatu Īs ventiņ gramatik un tāmnik vārnic div, jeb bliņš ventiņmēle. Grāmata ir piedzīvojusi otru papildinātu izdevumu. Redzat, tā ir tik populāra, ka piedzīvojusi otru izdevumu. Un kļuvusi citāda, glītāka, gudrāka un oficiāla. Mēs sveicam arī autoru lielajā dzīves jubilejā, 80 gadu jubilejā, kur palika 31. jūlijā. Uldis Grīnbergs. Lūdzu, kaut ko pacitējiet. Kas man ar šito furķi ir jādara? Kāpēc? Tur jau nav ko dzert. Kas ir tas ir un kas nav, tas nav. Es šito zinu. Tā bija šī un to tas maksā. Jā, un Ventiņš runē tā, kā viņš runē, un tu neko nevar dāt. Vai jūs zinat tādu izrādi Tobago? Dzirdēts ir, redzēts nav. Tur kāds ir mēģinājis uzrakstīt arī tāpat. Es pat viņu nosaukt vārdā Māra Zālīte. Vai tas ir precīzi izdevies? Jūs varētu tagad ar to grāmatu pārbaudīt. Bet paga, varbūt ar to pirmo izdevumu viņa arī kā reiz tā kā pastrādāja, lai varētu tā. Nav vērts pētīt, ko es sarakstīšu. Tur jau kaimiņi nesaprot, ko viņš tur runē, ka ja tā laiž tā īstam vaļu. Tā kā nekad nevajag meklēt un prasīt cilvēkiem, vai tu zini, ko tas nozīmē. Viņš ir kaimiņu mājā dzīvē, bet viņš nezina, ko tas nozīmē. Bukstiņu piesputura pa provu, jā. Viss zina, kas ir bukstiņu piesputura. Bet aizbrauc uz Užavu un tev piedāvās nevis bukstiņu piesputura, bet izvārīs pusvadmālu. Es te teiktu tā, savējos sapratīs, vai ne? Vēlreiz sveicam jūs lielajā jubilejā. Paldies! Es Uldim Grīnbergam gribu pateikt ilgu paldies tādu, jo par lielu neatlaidību Uldis ir ļoti daudz gadu strādājis un domājis, un man liekas, gan domājis par ventiņu valodu, gan par teātru vēsturi Ventspilī, es domāju, un vāc patreiz materiālus. Kas ir izdevies, Uldi? Šis tas ir. Es esmu ticis līdz 33. 34. gadam. Varbūt, ka pa gadu jau varētu būt šī grāmata gatava, Uldi. To es varu pateikt, ka šitās dāmas mūsu teātrē nav skatuvē piedalījušies. Jā, Ventspils teātrī, uz skatuves jau ir būts, jā, bet tā ir tikai kompānijā. Bet tā nav aicināts, ko tā? Tās uzmanu vairs nekasās. Uldi, daudz laimes dzimšanas dienā. Vēlreiz aplaus, paldies!
Mīļš paldies no visas sirds! Ventspils augstskolas pasniedzēja filoloģijas doktora Jūra Baldunčika vadībā taps pētījums vārnīcu izstrāde Latvijā 1991. līdz 2010. gads, kas izdots atsevišķā izdevumā. Izdevums būs noderīgs vārnīcu sastādītājiem un izdevējiem, filoloģijas un tulkošanas studiju programmu studentiem un mācību spēkiem, bibliotēku darbiniekiem, kā arī visiem interesantiem, kur vēlas iegūt vai paplašināt savu zināšanas par Latvijā izdotajām vārnīcām. Jā, nu mēs aicinātu Jūru Baldunčika kungu šeit pie mums uz skatuves. Tieši tā, brīnišķīgs izdevums, ļoti noderīgs, un jūs aicinu aplaudēt visiem. Paldies! Labdien, Jūri! Man ir ļoti liels prieks apsveikt šodien grāmatas svētkos Juri Baldunčiku, un šeit dzirdot, ka šī grāmata, ko Juris ir sastādījis un veidojis, noderēs tiem, kuri gatavo vārnīcas. Un Juris ir daudzu vārnīcu autors, tā kā tā noderēs arī tev arī. Nav tā? Jāsaka, šī grāmata ir par to, kādas mums ir problēmas vārnīcu laukā. Problēma ir daudz vairāk nekā panākumu. Krīze tautsaimniecībā laikam ir pārvarēta, bet vairs jau it kā neesot. Nu jau būs eirokķibele. Ar vārnīcām mums joprojām ir tas zemākais krīzes punkts. Un te ir ļoti daudz faktoru, un nevar saprast, te tāds apburtais loks. Cilvēki. Vai jūsu grāmatas sniedz arī atbildi, kā šo krīzi šajās te sfērā pārvarēt? Nu, ir daži ieteikumi, bet neviens jau neieklausās. Pagad, bet visi paņem nopērk grāmatu, izlasa un lūdzu. Dišķibili, diškrīze, eirokrīze tiek pārvarēt, ziedot. Nu, man uzreiz jāsaka, ka vārnīcu sastādīšanā tur jābūt cilvēkam ar tik ārkārtīgi plašām zināšanām, ka tam ir īpaši jāgatavojas. Un šajā grāmatiņā ir zināmas norādes, kā vajag un kā nevajag rakstīt vārnīcas, sastādīt vārnīcas. Jā. Bet es izmantojot momentu, varbūt kāds klausās tomēr. Mīļie latvieši, tomēr izmantojiet vārnīcas, lai arī viņas nav augstākajā kvalitātē, kā mēs to gribētu, bet tomēr izmantojiet. Tas ir izglītības līdzeklis. Jau no mazām skolas dienām, pirmajām, līdz mūža beigām. Bet šobrīd šeit cilvēki kaut ko no savas galvas raksta, neieskatoties vārnīcās. Vārnīca tā ir zināmā periodā latviešu valodas, tāds kā koncentrāts. Ja? Kā tam ir jābūt un kā tas arī ir īstenībā. Ja? Tā kā mans lūgums, lūdzu izmantojiet vārnīcas. Paldies Baldunčika kungam, aplausi! Es vēl pirms pasniedzu dāvanu Jurim Baldunčikam un ziedu, gribu pateikt, ka Ventspils augstskolas tulkošanas studiju fakultāte nav iedomājama bez profesora Jura Baldunčika. Tieši tā, paldies! Es jau arī tā uzreiz ieklausījos un sāku pārdomāt, ko tik es te viss nesurunāju. Jā, nekas cilvēka atmiņa. Galvenais kā? Diezgan īsa, vienīgi tās kameras man biedē, Karina, tas arī viss. Jā, viss kārtībā. Redzat, tie, kas no pašas, vai es nevaru vairs sakāt, redzi? Es atkal nevaru vairs parunāt. Tie, kas no pašas sākuma ir šeit, jūs redzējāt, cik švaki man gāja ar literāro brālību. Tagad man tikko gāja līdzīgi. Literārā brālība. Atrenējies. Tāpēc, redzat, ir izdomāti dažādi runas vingrinājumi, tādiem kā es. Ja? Piemēram, mazā alma rāvā bradā basām kājām krasta malā. Vai šīs žagars aišas ir mans žagars aišas? Dižā mūža meži eži sajūt meža rožu raži, daži eži ožos nauž, daži rožu ražu grauž. Vai, piemēram, man vislabāk patīk tas visneiedomājamākā komunikabilitāte un respektabilitāte ir brokeru kantūros. Un kaut kas līdzīgs ir arī nākamās grāmatas nosaukumu. Jā, tieši tāpēc mēs pieminam šo te. Jā. Autors nebūs, citādi, es paprasītu, lai viņš pats to izrunā. Es mēģināšu. Es ļoti patiešām mēģināšu tā, kur man palikt. Špikers nav. Tev ir? Skaidrošā vārnīca. Skaidrošā vārnīca. Tu vari ieskatīties manējā. Es ieskatīšos tavējā. Tā. Kur ir? Mēs laikam speciāli būsim pazaudējuši. Speciāli? Nē, tas patiešām. Pagaidi, Karina, es tūlīt
Karina, tu vēl visus, kurus tu zini, noskaidri. Es vēl visu. Mēles mežģis. Zviegdīts, zviedru zirgs, zvirgstupītas maliņā. Tas pie tam vēl ar pietupienu ir jāskaita. Un tad vēl ir tāds kā bikli, klibi, klibi, bikli, bikli, klibi, klibi, bikli, bikli, klibi, klibi, bikli, kraugli, klintīs, glūni. Atrad, jā? Jā. Es tomēr riskēšu. Kurš tas ir? Vai šausmas, jā. Vienmēr sakot, sveicam Arni Sauku, Ventspils augstskolas zinātņu prorektoru kā vienu no autoriem izdevumam, kuru var izrunāt viņš tikai noteikti. Latvian Hidden Champions Creative, vienmēr sakot angļu valodā, bet ļoti sarežģīti. Jā. Latvian Hidden Champions Creative Entrepreneurs Perception about Entrepreneurial Education. Tas ir vienas grāmatas nosaukums un jāizrunā tas ir ātri. Mēs ļoti cerējām, ka šodien viņš būs šeit un viņš pats vienkārši to pateiks. Vienkārši un nesarežģīti, bet mēs iekritām. Tāpēc, ka visi atņem cilvēku lūkā, kā tam. Skaidrs, mēs tagad visi sapratām. Ļoti labi. Tālāk mums vēl ir jāsveic Kristīna Ulberga, Latvijas literatūras gada balvas laureāta nominācijā labākais prozas darbs par romānu Zaļā vārna. Man teica, ka viņa šeit pirmkārt ir, otrkārt viņa jau ir bijusi. Un tagad mēs viņu aicinām atkal. Kristīna Ulberga. Kristīna Ulberta. Ar aplausiem sveicam! Karīnai ir daži jautājumi sagatavot. Jā, man ir tāds jautājums. Par ko ir grāmata vienā teikumā? Vai tas ir par bohēmu, vai par ornitoloģiju, par ko? Zaļā vārna. Labdien! Par cilvēkiem droši vien, tad jau arī par bohēmu un par ornitoloģiju. Vai, tas gan ir baigi skaisti teikts. Aplausi un balva. Man prasīja, par ko ir grāmata, vai par ornitoloģiju, vai par bohēmu, un es atbildēju, ka par cilvēkiem, jo gan par bohēmu, gan par ornitoloģiju. Ja viens putns ir ornitoloģija, tad jā. Ja viens cilvēks ir cilvēks, tad arī jā. Jā, tieši tā, manuprāt, izsmeļoši ļoti un ietilpīga atbilde, tāpēc, ka man ir ļoti interesanti tagad šo grāmatu izlasīt. Jums ir balva un apsveikumu mūsu aplausi. Kristīna Ulberga. Cik brīnišķīgi, Kristīna, ka mūsu vidū ir rakstnieki, kuri saņem gada balvu prozā visā Latvijā, ne tikai Ventspilī. Aplausi, tā. Paldies un radošu tālāko darbību. Savukārt Valdis Avotiņš no Ventspils augstskolas starptautiskā radioastronomijas centra ir viens no kosmosa pētniecības pārskata Space Research Review autoriem. Te jau gāja drusku labāk. Vai Valdis Avotiņš ir šeit? Jā, Valdi, jums ir ļoti gudra grāmata. Varbūt kaut ko vairāk, tāpēc, ka mēs tā ļoti īsi. Mēs baidamies teikt kaut ko vairāk. Jā, labdien visiem! Apsveicu visus Ventspils pilsētas svētkos. Un, jāsaka tā, varbūt tās, kad autori ir daudz, tie ir daudzi, ap 60 laikam kopā, ja tur saskaita. Gan mūsu institūta, gan viesi, arī no ārzemēm. Tā kā izdevums ir pirmais, bet ar starptautisku tādu pieskaņu. Un, jā, saistās viņš ar tādu starpdisciplināru varbūt pieeju, kosmosa tehnoloģijas, informācijas tehnoloģijas, ķīmija, arī savā ziņā fizika, elektronika. Un es domāju, ka tas tāds labs apliecinājums, ka Ventspilī ir zinātne un starptautiska zinātne, un ir mums arī starptautiski objekti, lielie radioteleskopi. Kā tieši jūs tulkot grāmatas nosaukumu? Teiksim tā, tas varētu būt pārskats par kosmosu zinātnē. Vai tas ir angļu valodā? Starptautiskā zinātne ir, jāsaka tā, bez robežām un pasaules, un līdz ar to tā ir jārunā tajā valodā vai jāizpaužās, lai pasauli mūs arī saprot. Bet ja kāds no mūsu latviešu daukām gribēs tagad tajās kosmiskajās zinātnēs un es tā horizontiet? Noteikti mēs lūksim palīgā profesoru Baldončiku.
Jo jāsaka tā, ka viņš ir viens no labākajiem zvaigžņu tulkiem Latvijā. Un ja jau ir atzīts par terminoloģijas komisijas vadītāju, tad viņam tieši arī piemīt tās daudzpusīgās zināšanas. Tā kosmosa vārnīcas izdošana ir tikai nākošais solis. Es tā saprotu, ka te Ventspilī jūs esat diezgan pašpietiekami. Jums visi speciālisti ir te pa rokai, lai taptu lieliskas grāmatas un jūs gūtu starptautiskas balvas. Paldies! Mēs nākamgad gaidīsim jūsu kopdarbu kādu, lai mēs parastie, kas arī gribam uz zvaigznēm paskatīties un saprast, kas tur tajā visumā notiek, lai mēs tiktu pie tām gudrībām. Nu jā, un bez tām mūzām jau arī grūti iztikt. Jā? Tā kā aicinām jūs atkal ciemos un iedvesmot, īpaši, kad nākošais gads būs institūtam 20 gadu jubileja. Mēs atsauksimies. Turēsim pie vārda. Paldies! Es gribu piebilst Mājai, ka, ja jūs vēlaties redzēt zvaigznes, tad jums šodien jāsarunā varbūt ar Valdi Avotiņu, tad jums jābrauc uz Irbeni, jums jābrauc 20 km tālāk no Ventspils, un jūs redzēsiet. Varbūt... Bet, ja nesanāk tik tālu braukt, tad varbūt pat Jaunradas namā mēs varam arī sarunāt optisko teleskopu. Un man ir ārkārtīgi liels prieks sveikt Valdi Avotiņu, tieši no Ventspils augstskolas radioastronomijas centra direktoru, un cilvēki ar ļoti vispusīgām zināšanām, un atkal es brīnos, kā var viens cilvēks tik daudz padarīt. Un tas varbūt ir stimuls un motivācija mums katram. Kā var paspēt, Valdi, uzrakstīt grāmatu ar tik daudziem pienākumiem, ko tu veic. Sveicu tevi! Kā tur bija, kuri tur rodas, vai ne? Un kura darba sāk daudz darīt, tur arī vēl vairāk darbus var padarīt, un paldies liels! Jā, viens foto, cerams, ir iemūžināts šis mirklis. Jā, nu ko, es tā saprotu, ka mēs esam nobalvojuši visas grāmatas. Mēs sakam lielu paldies Ilzei Buņķei, aplausiem, pavadām viņu. Paldies! Paldies liels! Nu šie 182 darbi, tie visi ir bijuši lieliski, un komisijai patiešām bijis grūti izvērtēt un izvēlēties, kuri tad ir tie paši. Paši labākie. Un tāpēc viņi arī nav mēģinājuši savā starpā izšķirties un atstājuši divus uzvarētājus. Jā, un uzvarētāji ir, bet pagaidi, varbūt tad mēs no sākuma, lai mēs to balvu varētu tā pasniegt, aicinām arī šo te fotokonkursu darbu vērtēšanā piedalījās Stenelaine Latvija pārstāvi, izvēloties atraktīvāko foto, kas saistīts ar Stenelaine darbību Ventspilī. Darba autors arī saņems īpaši Stenelaine Latvija balvu brīvbiļetu braucienam ar prāmu no Ventspils uz Travermundi, kas ir Vācijā, un atpakaļ vienai personai. Bet nekas, varbūt bet ar fotoaparātu. Jā. Vienai personai, bet ar fotoaparātu. Tas pat ir labāk, netraucēs darba procesam neviens. Un tāpēc es aicinu šeit uz skatuves apsveikumam Stenelaine pārstāvi Zani Aperāni. Labdien! Katrā ziņā man liels prieks par Ventspilnieku lielo atsaucību šajā foto konkursā. Tagad var dzirdēt, ja? Sākumā mēs bijām plānojuši apbalvot tikai vienu, bet tā kā atsaucība bija tiešām liela, mums izvēlēties nebija viegli, tad mēs izvēlējāmies divus uzvarētājus šajā konkursā. Un dāvājam bezmaksas braucienu uz Vāciju un atpakaļ ar mūsu prāmi. Tātad pirmā mūsu uzvarētāja ir Marta Laima Gredzena. Un tātad brauciens ir divām personām. Cik personām vēlreiz? Divām. Marta var ņemt līdzi kādu draugu vai pēc izvēles, protams. Divi ir daudz labāk kā viens. Apmēram divreiz vairāk. Jā. Un otra mūsu favorīte ir Olga Zavadiļika. Laikam, ka nav zvies, tad mēs balvu atstāsim bibliotēkā. Es domāju, noteikti Olga Zavadiļika.
Olga, ja jūs dzirdat, vai ja jūs kāds pazīstat Olgu, lūdzu nododat viņai šo burvīgo ziņu, ka viņa ir laimējusi par darbu, protams, braucienu. Uz Vāciju 2 personām. Uz Vāciju. 2 personām turp un atpakaļ. Tas ir brīnišķīgi. Jā, paldies. Jā, paldies Nenelaina Latviju pārstāvēm, jaukajām meitenēm, Zanai Aperānei ar pavadoniem, ar kolēģiem. Bet, kā jau es teicu, tas ir tikai viens šī te fotokonkursa tā kā virziens. Tagad nāk tas pats galvenais, jo tāpēc, ka šeit ne tikai komisija piedalīsies vērtēšanā, bet arī jūs, jo šīs visas bildes ir iespējams virtuālajā vidē apskatīt. Un te arī ir 2 konkursu uzvarētāji. Un tā ir Ilva Buntika, aplausīt, un Andris Rebhūns. Tā, paskat, redzat, kas pa kleitu? Trūks tikai rāmītes. Ļoti skaisti, arī jūsu bildei. Lūk, un otrs arī Andris Rebhūns ir. Jums arī tiks pasniegta balva, bet es vēl gribētu aicināt uz skatuves vēl 3. skatītāju simpātiju, un tā ir Jekaterina Karpova. Aplausi! Jā, lūdzu, nākat, sarūmēsimies visi karsts vai ne? Jā, un vēl man ir jāizsauc Ingūna Pļaviņa. Jā! Tātad Ingūna Pļaviņa, arī pilntiesīga šīs te kompānijas dalībniece, fotokonkursa uzvarētāja. Aplausi visiem šiem te uzvarētājiem. Tieši tā, Ingūna ir izcīnījis godpilno 3. vietu, bronzu. Un kas tad būs balvā? Balvā būs dāvanu kartes, grāmatas, grāmatnīca Jānis Zem. Tepat kaimiņos. Mīļi sveicu Ilvu Buntiku, debitanti mūsu konkursā, bet ne vispār fotogrāfijā. Ļoti patika viņas kuģi, novēlu izveidot kalendāru nākošu gadu ar kuģiem. Jā. Ja runāju šīs dienas tēlā, tad jāsaka 250 gadus atpakaļ mēs ar Hercogu Bīronu šeit bijām. Bet, ja es runāju kā Ilva Buntika, tad man jāsaka tā, tā bija mazliet maz uzdrīkstēšanās pirms tā, ka sadarbībā ar bibliotēku parasti notiek manas personāla izstādes jau mākslas jomā, bet šogad es esmu uzdrīkstējusies 6. septembrī atklāt sevi kā fotogrāfu. Kā man būs, nāciet ciemos skatieties, bet paldies, es, protams, nebiju tik daudz cerējusi. Paldies visiem! Paldies! Es gribu sveikt Andri Rebhūnu, mūsu sadarbības partneri, var teikt, vecmēstari. Ļoti priecēju jūsu darbi. Paldies, Andri! Apsveicu! Aplausi vecmēstariem! Nākošā balva Ingunai Pļaviņai, kas ir vairāk kārt piedalījusies mūsu fotokonkursos un vienmēr pārsteidz ar jaunām niansēm. Paldies! Un skatītāju balvu šoreiz tikusi Jekaterinai Karpovai. Paldies! Paldies! Ar aplausiem pavadām mūsu fotokonkursa uzvarētājs. Gaidām jaunas izstādes. Jā, nākotnē. Be